tas tā nepiesaist uzmanību. Uz veselību. Ai, uz veselību. Uz veselību. Ui, maja, buzibu. Kas tur ir? Ui. Jā, var šitā te. Op. Čapa. Manuprāt, tas ir apbrīnojami, kādas tik skaņas vecāki neizdomā, kad viņi spēlējas ar saviem bebīšiem, vai ne? Bet jā, čau mani mīļie, un esiet sveicināti atpakaļ, esiet sveicināti jaunā vlogā. Kas tā nu notika? Kā es ieslēdzu kameru, tā tu sāc dusmoties. Jā. Parunāsim mazliet vēlāk. Neizdevās man ar jums papļāpāt īsi pēc tam, kad es ar jums sasveicinājos. Pulkstens ir jau bez 15:12, un mēs ar Emi esam atbraukušas uz Akropoli, jo es beidzot gribu uztaisīt šopingu, kuru es gribēju uztaisīt jau vairākas nedēļas atpakaļ. Es gan šodien taisīšu tikai to šopingu, kas neprasa neko uzmērīt, respektīvi neko no drēbēm, bet es gribu ieiet crème de la crème, un es gribēju ieiet L'Occitane, bet es atcerējos, ka es atstāju savu lielo dāvanu karti mājās, līdz ar to, jā, L'Occitane mēs neiesim, un, ja Emis man ļaus, es vēl gribētu ieiet Bolzī footwearā un nopirkt botas, uz kurām es skatos jau ļoti ilgi. Es pat viņas esmu mērījusi, tā kā mērīt man viņas nevajadzēs, tā kā jā, mums ir divas pieturvietas crème de la crème un Bolzī footwear, un es jau solu 150 reizes jums. Vēl viena lieta, ko mēs izdarīsim, mēs nopirksim rudens dzērienus un uztaisīsim testu. Old days, I used to think I'm the problem. Es atvainojos, ja leņķis ir tāds nedaudz dīvains, es mūsu jaunajā mašīnā neesmu īsti atradusi vēl vietu, kur es varētu stūtēt kameru. Ja es sēdētu ne šofera sēdeklī, tad mums tur ir ļoti skaists panelis, kur uzlikt kameru, bet par cik es sēžu autovadītāja krēslā, tad jā, ir diezgan grūti, bet šopings, es teiktu, izvērtās dikti veiksmīgs. Vienīgais, ko es nenopirku, tā ir... Varbūt šitā labāk? Šitā labāk. Jā, vienīgais, ko man neizdevās atrast, ir Emīlijai cepure, bet nu labi. Ar to mēs tiksim skaidrībā. Bet, ziniet, kur es biju? Es biju Costa Coffee, un es gribu uzslavēt pušus, kas tur strādāja. Ļoti jauki uzlaboja man dienu. Es paņēmu divus dzērienus. Es paņēmu pikanto ābolu dzērienu. Tas ir šis, smaržo ļoti labi. Un es paņēmu burkānu kūkas, kafiju, kaut kas tāds. Sāksim, es domāju, ar burkānu kūku. Nav slikta, pat ļoti laba. Es gaidīju, ka viņa būs super salda, bet nē, ir pat ļoti labi. Es nevaru tik dīvains leņķis. Savukārt pikantais ābolu dzēriens. Šis. Oi, Emim cepure uz... Emim cepure uz acīm. Emim cepure uz acīm. Nu. Jā, starp citu, Emis nogulēja gandrīz visu laiku, kamēr es staigāju pa veikaliem, kas ļoti priecē. Ko es nopirku, es jums neatklāšu, jums nāksies gaidīt līdz nākamajam vai aiznākamajam video, jo man ir sakrājušies ļoti daudz visādi rudens pirkumi, gan no Prādas, gan no Farfetcha, gan mode, gan aksesuāri, gan kosmētika, tā kā, jā, bet atgriežoties pie ābolu dzēriena, es teiktu, ka man šis dzēriens uzdzen
Ziemassvētku noskaņas. Jā, mani mīļie, tuvojās mans mīļākais gada mēnesis. Un ziniet, ko šodien izdarīju? Es jau nobukoju Ziemassvētku fotosesiju. Jā! Šodiena ir paskrējusi maksimāli ātri, pulkstens ir jau 5:09, principā vakars ir klāt, un nav tā, ka es šodien būtu ļoti daudz ko izdarījusi, bet jā, kaut kā diena paskrēja ātri. Nu labi, tā nemaz nav, ka es īsti neko neesmu izdarījusi, es biju gan manikīrā, gan pedikīrā, respektīvi manikīrs un pedikīrs bija vienā laikā, atgriezos pie saviem skaistajiem, neitrālajiem, rozīgajiem nadziņiem. Esmu super apmierināta. Vienu brīdi man bija doma uztaisīt tumši zaļus, bet tad es pārdomāju, varbūt nākamēnes. Un jā, uz kājām es uztaisīju Franci, tad es aizbraucu un uzfilmēju vienu reklāmas rīlu. Jā, tad es atbraucu mājās, uzvārīju zupu, uzcepu kotletes, un te nu mēs esam. Tas ir tas, ko jūs esat palaiduši garām. Markus šodien arī ir mājās, viņš mums ir nedaudz apslimis. Nu, patiesībā apslimis būtu pārspīlēt teikts, viņam ir puņķi, tā kā jā, šodien es viņu atstāju mājās, rīt es viņu arī atstāšu mājās, jo nu jā. Jā, es ziniet, par ko gribēju parunāt šī vloga ietveros, es gribēju padalīties ar saviem mīļākajiem produktiem un lietām saistībā ar Emīliju, bet es domāju, ka to mēs atstāsim uz rītdienu, jo dotajā brīdī ir jau vakars, šī mazā jaunkundze ir jau karšķīga un savā gultiņā viņa gulēt negrib, tāpēc jā, es domāju, ka to mēs atstāsim noteikti uz rītdienu. Labrītiņās! Pulkstens ir 11, bez 4 minūtēm 11, un es esmu atbraukusi uz, gribēju teikt, uz mašīnu, uz masāžu. Aizvedu Markusiņu un Emīliju pie mammas un došos stundiņu pabaudīt un atslābināt savus nervus, jo, ja jūs domājat, ka mēs nekad nestrīdamies ar manu vīru, tad nē, tā nav. Mēs tieši šodien no rīta diezgan stipri esam sastrīdējušies. Es esmu diezgan pikta uz viņu, tā kā jā, man ir jāiet nedaudz, jāievelk gaiss un jānomierinās. Neiedziļināšos, jo es zinu, ka mēs ļoti ātri salīgsim, bet, nu, jā, dažreiz krīt uz nerviem dažas lietas. Jā, mani mīļie, tieši tik daudz man izdevās uzfilmēt vakar. Es nezinu, kā, bet beigās vakardiena izvērtās par tādu diezgan traku darba dienu. Masāžu es viennozīmīgi izbaudīju pilnībā, bet jā, pēc tam man uzreiz vajadzēja braukt pārfilmēt un piefilmēt klāt dažus sadarbības klipiņus, pēc tam es aizbraucu pakaļ pie mammas abiem bērniem, mēs pavadījām laiciņu tur, un jā, pēc tam atbraucot mājās man sakrita ļoti daudz visādi steidzami darbiņi, līdz ar to, jā, te nu es esmu, ir nākamā diena, un nav rīts, pulkstens ir bez 15:01 dienā, un jau atkal es diezgan lielā steigā taisos, jo šodien ir vīramātes lielā jubileja, kuras sākums ir 2, tā kā īpaši daudz laika man nav. Jā, kā jau parasti tādās dienās, kad tu steidzies, arī bērns laikam to visu jūt, līdz ar to man Emīlija bija ļoti grūti nolikt čučēt, bet, nu, viņa beidzot ir aizmigusi. Es ceru, ka ciešā miegā, lai es varu sataisīties, jo jā, mums ir jāizbrauc pēc stundas, un stunda varētu likties daudz, bet man vēl ir jāpabeidz make-ups, man ir jāstais mati, man ir jāsaģērbjās, man ir jāsaliek visas manas Emīlijai, tā kā jā, vēl ir diezgan daudz ko darīt. Es zinu, ka es jums solīju padalīties ar saviem favorītiem priekš Emīlijas, to es ceru izdarīt rīt, šodien nē, jo jubileja ir paredzēta visu dienu.
Es domāju, ka jūs varētu paņemt līdzi, bet sākums ir 2:00 Melngalvinamā. Un jā, svinības turpināsies līdz pašam vakaram. Tā kā šodien viennozīmīgi, pat ja mēs būsim laicīgi mājās, es domāju, ka es nebūšu spējīga padalīties ar saviem Emīlijas favorītiem. Jā, uzliksim Emītim paskatīties spoguļītī, jā? Ko? Labrīt, mani mīļie! Kā jūs redzat, abi bērni šodien ir mājās. Emīlija, protams, pats par sevi, bet mājās šodien ir arī Markusiņš, jo viņš ir nedaudz apslimis. Jā, šodien... Labrīt! Jā, Markusiņš šodien ir mājās, jo viņš jau pagājušajā nedēļā bija tāds nedaudz apslimis, un es izdomāju, ka es viņu paturēšu mājās vēl arī. Šodien es domāju, ka rīt viņš jau... Es domāju, ka rīt Markus jau ies uz dārziņu, vai ne? Nē! Kā nē? Jā, mazā podziņa tikko ir pēdus, tā kā es domāju, mums kādas 10 minūtes ir, bet es domāju, ka man arī nevajadzēs tik daudz laika, lai padalītos ar saviem tiešām favorītiem, bez kuriem es nevarētu iedomāties savus pirmos 3 mēnešus ar Emīliju. Šo favorītu un preču nav daudz, bet tās ir tās lietas, bez kurām es nevarētu iedomāties pirmos 3 mēnešus ar Emīliju, un tas viennozīmīgi būs tās lietas, kuras es iegādāšos vēlreiz, kad es būšu stāvoklī. Bet, protams, tas ir temats citai dienai, un pirmā lieta, ar kuru es gribu padalīties, ir šie te Lil Biotic pilieni. Konkrēti šī pudelīte mums jau ir 3. vai 4. ja nemaldos. Es par šiem pilieniem uzzināju pateicoties ļoti foršai sadarbībai, bet pat beidzoties sadarbībai mēs turpinam viņus lietot. Tie ir principā pilieni pret kolikām, pret gāzītēm, pret vēdera pūšanos. Es domāju, ka šī pudelīte arī ir pēdējā, kuru es iegādājos, jo mums jau ir 3 mēneši un problēmas ar vēderiņu praktiski vairs nav, bet jā, šis mūs glāba ļoti lielā mērā, jo pašā sākumā neilgi pēc dzimšanas Emīlijai bija diezgan lielas problēmas ar vēderu un kolikām. Tā kā jā, šis bija tiešām mūsu glābējs. Es viņu lietoju principā tajos gadījumos, tiklīdz es redzēju, ka Emīlijai sāp vai pūšas vēderiņš, tad jā.
šie nāca palīgā. Vienīgais, kam es atvainojos, Markus fonā spēlēs, es ceru, ka jums netraucēja. Vienīgais, ko es noteikti gribu teikt, ir tas, ka pievērsiet uzmanību lietošanas instrukcijai, jo ja jūs šo pudelīti neataisīsiet tā kā ir minēts instrukcijā, tad no šiem pilieniem nebūs pilnīgi nekādas jēgas. Vēl viens palīgs, bez kura es viennozīmīgi nevarētu iedomāties savu ikdienu, kopš Emīlija ir piedzimusi, tas ir šis te Philips Avent piena pumpis. Es viņu lietoju katru dienu, vairākas reizes dienā, lai palīdzētu regulēt savu piena daudzumu krūtīs. Jā, šis ir bijis mans lielais palīgs jau no pirmās dienas. Ja sākumā tas palīdzēja man veidot piena banku, tad jau vēlāk, diemžēl, dēļ tā, ka pirmajā reizē mēs devāmies pie pediatra un man paziņoja, ka Emīlijas svara pieaugums ir par mazu, līdz ar to pēc katras ēšanas reizes man viņai būtu jādod arī klāt atslauktais pieniņš. Tad neilgi pēc tam, kad es viņai sāku dot atslaukto pieniņu, pēc katras ēšanas reizes viņa sāka ēst no krūts arvien sliktāk, līdz ar to piena pārpalikums kļuva arvien lielāks un lielāks. Līdz ar to, jā, principā es šo piena pumpi esmu izmantojusi katru dienu kopš viņas dzimšanas, bet nu pat izskatās, ka šis palīgs vairs nebūs man vajadzīgs, jo Emīlija, diemžēl, ir pārgājusi uz maisījumu, bet par to mēs parunāsim citā vlogā. Bet kopumā, jā, šis ir labākais piena pumpis. Man jau šis piena pumpis tikai nedaudz cits modelis bija arī ar Markusu. Tā kā, jā, šī ir jau tāda kā pārbaudītā vērtība. Čau! Čau, mana saulīte! Čau! Jā, tad vēl viena lieta, kura mums ļoti palīdzēja, un es ļoti priecājos, ka es viņu pasūtīju, ir šīs te melnbaltās kartiņas, kuras es pasūtīju no Temu. Es noteikti atstāšu linku video aprakstā, bet principā šīs melnbaltās kartiņas ir domātas, lai nostabilizētu. Jā, lai nostabilizētu mazuļa redzi, un man jāsaka tas, ka Emīlija praktiski vispār nebolīja acis. Jā, ja jums nav bērnu, tad gan jau, ka jūs nezināt šo faktu, ka mazie piedzimst, viņu redze ir ļoti nestabila un viņiem ir grūti fokusēties, un viņi bieži vien šķielē. Jā, es pārvietoju Emīliju spēļu manēžā, jo viņa sāka niķoties, tā kā es ātri finišēšu ar favorītiem, pie kā es paliku. Jā, ja principā Markus šķielēja un skatījās uz iekšu diezgan ilgi, tad Emīlijai sāku šīs kartiņas rādīt praktiski uzreiz, kad mēs atgriezāmies mājās, un viņai redze nostabilizējās daudz ātrāk. Vēl viena lieta, bez kuras es vispār nevarētu iedomāties savu ikdienu pēdējos 3 mēnešus, es domāju, šī lieta jūs nepārsteigs, un tā ir šī te ergosoma. Es domāju, man nekas daudz par viņu nav jāstāsta. Jūs, es domāju, vlogos esat redzējuši pietiekami. Es domāju, ka jūs pēc vlogiem esat jau sapratuši, ka Emīlija ir šajā ergosomā dikti bieži un dikti daudz. Viennozīmīgi šī ergosoma ir padarījusi manu dzīvi daudz vieglāku. Ja Emīlija ir super kašīga un grib būt pie manis, es ielieku viņu ergosomā un es varu turpināt savus mājas darbiņus vai vienkārši atpūsties. Tā kā, jā. Es īsti nezinu, vai es domāju pareizi, bet manuprāt, šī te ergosoma ir tāds kā slinga un ķengurusomas apvienojums, līdz ar to, jā, ļoti lietošanai ērti. Priekšpēdējā lieta, ar ko es gribu padalīties, ir šis te rīks. Ja jūs domājat, ka šī ir par redeli, tad šis ir tāds kā vanniņas papildinājums. Es pievienošu bildi šeit, kā tas izskatās, bet principā, jā, ar šo te rīku vannot tikko piedzimušu mazuli ir ļoti viegli. Emīlija gan praktiski no viņas ir izaugusi, tā kā es domāju, ka es tuvākajā laikā varēšu viņu nodot kādās labās rokās, bet jā, šīs atvieglo mazuļa vannošanu ļoti lielā mērā, jo šo te redeli vienkārši ieliek vannā, šeit noliek mazuli un principā mazgāt viņu ir Markus.
Un principā viņu mazgāt ir dikti ērti. Tā, un tad pēdējais favorīts, ar kuru es gribu padalīties, ir šāda te tumbiņa, kuru es arī pasūtīju Temu, un šis, godīgi sakot, arī tiek lietots non-stop. Katru dienu, katru nakti, tā principā es galvenokārt šo rīku iegādājos priekš baltās skaņas. Ja jūs nezināt, kas ir baltā skaņa, tad baltā skaņa ir tā, kas palīdz mazulim iemigt, bet, es, man liekas, esmu trāpījusi desmitniekā ar šo te rīku, jo Emīlija guļ ļoti labi, un tas, ko es viņai slēdzu katru nakti, ir šī te sirdspuksti kopā ar tādu kā ūdenskaņu, un man liekas, ka viņa guļ tik labi, jo tas viņai atgādina to laiku, kad viņa bija vēdrā. Tā kā jā, šis principā ir burvīgs baltās skaņas aparāts, kur ir ne tikai baltā skaņa, bet ir ventilātoru skaņa, ir dažādas mūzikas, ir putniņu čivināšana katrā ziņā. Manuprāt, visi iespējamie varianti, lai palīdzētu mazulim gulēt labāk. Tā kā jā, man liekas, ka es esmu padalījusies ar visām precēm un lietām, kuras ir tiešām mani tādi favorīti un bez kurām es savu ikdienu nevaru iedomāties. Ja gadījumā jūs esat gaidībās vai jums ir tikko piedzimis mazulis, varbūt šis kaut kādā veidā atvieglos jūsu ikdienu, jo, manuprāt, ir lieliski, ja ir kādas lietas, kas var atvieglot mūsu jau ne tā vieglo ikdienu ar mazuli. Tā kā jā, mani mīļie, es domāju, ka ar šo es finišēšu šo vlogu. Paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video, neaizmirstiet abonēt manu kanālu, atbalstiet finansiāli, ja varat, un tiekamies jau tuvākajā nākotnē. Atā! Nāc, pasaki atā!